Ekscelences, turisma profesionāļi, cienījamās dāmas, godātie kungi. Šodien Ķīpselā sākās Baltijā vērienīgākais turisma notikums. 22. starptautiskā turisma izstāde Gada tirgus Baltūr 2015, kas mums visiem ir kļuvusi par gaidītiem turisma svētkiem. Dear Excellencies, dear industry professionals, dear ladies and gentlemen, today Ķīpsela welcomes the biggest tourism event in the Baltic countries, the 22nd International Tourism Trade Fair, Baltour 2015, which has over the years become one of the most awaited and coveted tourism events. Kā pirmajai dod vārdu izstādes rīkotājiem, Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācijas prezidentei Kitijai Gitendorfai. Ladies and gentlemen, now it's my honor to turn the floor to Kitija Gitendorfa, the president of the Latvian Association of Travel Agents and Operators. Milzīgs gandarījums jau 22. reizi jūs sveikt Baltūr 2015. Ja mēs skatāmies cauri šiem gadiem, mēs esam bijuši sākuši no mazas izstādes, bijuši lieli, bijuši vienā zālē, divās zālēs. Un ja mēs skatāmies apkārt, mēs redzam, ka mēs esam izauguši, mēs mēģinām aizraut ar saviem stāstiem, ar savu iedvesmu ceļotājus. And I'm honored to welcome you for the 22nd time to the Baltūr exhibition this year. It is the Baltūr 2015, and we've been browsing through our memories, and we were trying to remember how we started out, and we actually started out quite small, then we grew, became bigger, and we managed to promote ourselves from one hall to 2 halls. And if you look around, you can see how much we've grown, how much we have matured, and we are very happy to bring to you the different operators that give very interesting, enchanting stories to all of those who are looking for the traveling possibilities, to all the travelers. Labdien, 3D Latvijiem. Ar ko jūs iepazīstat šeit? Visā šajā stendā kopumā mēs iepazīstamam ar Entergauja.com. Tas ir jauns projekts, kurš ir nesen sācies, kādi pāris gadi pagājuši, un visi produkti vēl pagaidām ir tādā tapšanas nobeiguma stadijā. Bet esam aktīvi, reklamējamies, un konkrēti šajā vietā Entergauja.com stendā ir pārstāvētas visas vietas, visi turisma uzņēmēji, kas Gājas Nacionālā parka teritorijā vai tās teritorijas tuvumā atrodas. Un, piemēram, jūs varat redzēt, tepat ir Valmiermuižas salus, kas arī ir tur. Tepatās ir Entergauja muižas, Entergauja manors, un jo mēs esam diezgan daudz, 11, un tā kā pašvaldības un visi dalībnieki tepat šeit vienā vietā ir apskatāmi. Jūs taču piedalījāties arī pagājušajā gadā, visi šie paši dalībnieki? Pagājušā gadā, jā, tas bija pirmais tāds uznāciens, bet tad mēs vēl nebijām tik skaidri saprotoši. Mums bija galvenais, ka mēs gribam Gājas Nacionālo parku kā klāsteri parādīt, ka mēs turismu uzņēmēji esam kopā, bet šogad jau mēs jau reklamējamies ar domu, ka mums jau ir Entergauja.com mājaslapa tapusi, kur jau jūnijā varēs tur, kā lai saka, paši maršrutus taisīt, iet maršrutēt, un ļoti sarežģīta, ļoti interesanta mājaslapa. Arī varēs pakalpojumus samaksāt uzreiz mājaslapā, tāda ļoti labā kvalitāte. Un tāpēc mēs vairāk gribam jau savu produktu parādīt, kas tad tieši būs nopērkams un dabūnams. Pagājušajā gadā, teiksim, bija jūtams, ka izstāde dod kaut kādu praktisko labumu. Praktisko labumu. Mēs parādījām, ka ir tāds jauns zīmols tapis, jauns klāsteris, un, protams, par mums uzzināja, bet pēc šā gada mēs redzēsim, vai mums nāk ekskursanti, vai mums nāk jau konkrēta cilvēku atdeve. Un to mēs tad nākošais gada varēsim pateikt, jo produkts ir
ko tirgot ir šodien. Varbūt jūs esat dzirdējuši par slēpošanas kalnu kopīgajām kartēm, kad nevis katrā kalnā varēs pirkt atsevišķi, bet ka var vienā vietā nopirkt un visos kalnos slēpot ar vienu karti. Tomēr Siguldē ir konkurence un Turēdē vai nav? Šeit nav tikai Sigulda un Turēda, šeit ir vairāk. Jūs vai jūt konkurence Latvijas mērogā? Protams, tāpēc jau arī mēs šeit esam un rādam sevi. Mēs ceram būt labākie šajā konkurencē. Skatāmies uz jūsu formām un domāju, vai mēs esam apmaldījušies, vai mēs neesam apmaldījušies. Vai jūs aģitējat par neatkarīgu kādu republiku, ja par kaut ko citu? Nē, mēs aģitējam braukt uz pasaules skaistāko vietu, kur ir skarbs valdzinājums un valdzinošs skarbums, un tas nav nemaz tik tālu. Tā ir vieta, kas sit pušu Rīgu visādā veidā. Kāpēc? Pirmkārt, vai pie Rīgas ir jūra? Nav jūra, pie Rīgas ir līcis. Pie mums jūra ir. Rīgā ir viena osta, mums cik daudz rēķinam, skaitam. Tirzniecības osta, zvejas osta, jahtu osta, brīvosta, ziemas osta un pats galvenais karosta. Redzu, mēs esam karosta un aicinām pie mums ciemos. Stāsta leģendas, ka karostā varot ieslodzīt cietumā. Nē, tās jau būs salti meli. Nav nekas tāds. Nē, tās ir rietumu propagandas izdomājums. Imperiālisti izdomājuši. Un ko jūs Liepājā aicināt skatīties tieši? Mēs aicinām skatīties, pirmkārt, jo Liepāja pati skaisti. Un, ja pabrauc no Liepājas centra drusciņu uz ziemeļiem nonāk tajā fantastiskā vietā karostā, kur ir ne tikai varat pēlpot svaigu jūras gaisu, jo priežu mešu. Neskarta pludmali, brīnišķīga arhitektūra, ļoti izglītojošas ekskursijas, pastaigas. Ja kādam gribās kaut kā drusciņu sabērst, tas tīkli ir kaut kādas izjūtas. Tāda arī tādas ir iespējams. Un ja jūs atbraucat uz Liepāju un nav jums kur palikt, tad karostas cietumā vieta vienmēr atradīsies. Noteikti. Vai jūs domājat šo iepazīstināšanu vairāk vērst uz profesionāļiem vai uz vidusmēra apmeklētājiem? Sākot no bērndārza vecuma līdz pat. Sākot no akadēmiķa, beidzot ar pirmklasnieku. Tad visām interesēm, visiem izglītības līmeņiem, vai tas būtu arī no kuras pasaules malas. Kaut ko interesētu viņš sev par noteikti atradīs. To es garantēju. Jūs pats esat vēstures pētnieks, vai varat kaut ko mūsdienās izpētīt tādu, kas vēl nav zināms? Pavisam vienkārši. 12 gadus karostas cietums strādā. 12 gadus es darbojos. Katru dienu es esmu karostā. Bet katru reizi, kad es izbraucu kādu mazu līkumu vai izēju kādu līkumu ar kājām, es katru reizi ieraugu kaut ko jaunu, ko es līdz šim neesmu redzējis. Un es tur esmu katru dienu. Tā kā tā ir viela pārdomām. Un, protams, uz priekšu arvien vairāk interesanti mēs uzzinām.
Latvijas maizes tirgu laikam ir liela konkurence. Kā jūs tajā izdzīvojat? Es izdzīvoju, jo es dzīvoju Latgalē, un Latgalē ir parasti tradicionālās maizes. Rudzu, salskābā tāds, bet es ar savu neparasto maizi, ar saulē kaltētiem tomātiem, ķirbju maizi, ar olīvām. Nu tā, jā. Vai tas nav dārgāk? Ir dārgāk, protams, bet ir bioloģiskie milti, un tas, kas grib ēst labu maizīti, tas, protams, iet un pērš. Vai tas nozīmē, ka agri no rīta jāceļās, lai jau maize būtu dienas vidū uz galda? Jā, bet nav jāguļ vakarā, bet agri jāceļās un maizīte ir gatava. Un tā kā maizīte, lai tas maizīti tiktu, es pie sevis rīkoju vēlās brokastis, brančus, tā kā Rīgā. Vienreiz mēnesī tad brauc rīdznieki arī ciemos, un ir klāts brokastu galds, kur ir mana maizīte, kūkas un viss pārējais. Visi Latgales lauku labumi ir manā galdā. Latgali uzskata parasti par tādu trūcīgu novadu. Vai ir pircēji? Ir pircēji, ir trūcīgāk, bet kurš tagad dzīvo pārāk pārticīgi? Ir jāizdzīvo tā, kā ir. Tātad izvēle ir? Izvēle ir, un arī amatnieki vēl ir saglabājušies, un tad tāpēc mēs aicinām ciemiņus no Rīgas un no visas pārējās. Un mēs savienojam tā, ka var atbraukt uz Rēzekni uz Gorsus koncertu, noskatīties un svētdienā 11. tas ir vēlās brokastis, var nākt pie manis un tad ēst brokastis. Un spēlē lauku muzikanti, kas ir paaicināti no mūsu vietējā ciemata. Tā kā ir ļoti interesanti. Cik tālu Gors ir no jums? 40 kilometri. Nu, ja jau atbrauc uz Latgali, tad 40 vairs nav tālu. Tagad lūdzu, jūs piedalāties arī pagājušajā gadu izstādā. Jā. Kādi, kā mēs teikt, ir secinājumi? Vispār ir secinājumi tādi, ka tas ir ļoti labi, ka tu atbrauc un paskaties, dalies, un tu redzi, ko citi piedāvā. Tu vari augt, tāpat arī man pēkšņi radās, tā kā vēlās brokastis, jo piedāvājums ir liels, maizes ir daudz, bet kā viņu skaisti pasniegt? Nu, vēlējās brokastīs, kas vēl ir labāk, tikko svaigi cepta maize ar omleti. Jā, nu tāpēc es saku, ka tu skatoties un vērojot, ko dara citi, augi pats līdzi. Nu ko, no tad jums ir tagad 2,5 dienas priekšā. Jā, ir darbs un gaidām visus ciemos, tā ka nāciet un brauciet arī uz Kārsavas novadu, uz Malvanavu. Tā, ko mēs redzam piedāvājumā? Mēs piedāvājam vīnglemežu filē, kur ir marināti, vīneķis, olivēs, sīpoli, dilis, pipari. Šī gaļa ir ļoti bagāta olbaltumvielām. Viņi satur olbaltumvielas un tikai proteīnu, un nesatur taukvielas. Un arī saldētu vīnglemežu filē. Uz kurieni jābrauc, lai to nobaudītu? Mēs esam no Preļiem, Preļu novads. Jābrauc uz Preļiem. Mums arī ekskursijas ir. Es pusstundu stāstu rādu, kur viņi dzīvo, kā viņi dzīvo, ko viņi dara, kā viņi pārstrādā, ko viņi ēd. Un arī pēc tam 2 veidu degustācijas. Šī degustācija ietilpst 2 veidu salātu. Viena salāta ir ar puro, otra ar papriku. Un viss maksā tikai 3 eiro vienam cilvēkam. Arī bērni var atļauties? Līdz bērnu vecumam, līdz 6 gadiem pa brīvu. Sakat, lūdzu, jūs bijāt arī pagājušajā gadu izstādē. Vai no šiem braucieniem ir labums jūsuprāt? Vai interese ir? Īstenībā tā, es uzskatu, ka šis te ir pirmais un pats galvenais pasākums, kas vairo tavu veiksmi arī sezonas garumā. Un kā tu nostarstēsi Baltūrā, tā arī būs tava sezona. Gadījumā mēs tikāmies ar šo uzņēmēju, kas parāda dinozaurus. Un viņš nedaudz pastāstīs par sevi un vai šeit Baltūrā ir jēgas atrasties.
У себя и Видно здесь находиться нет. Мы представляем парк динозавров, который самый крупнейший парк Прибалтики. У нашем парке стоит свыше 40 динозавров настоящей величины. Один динозавр приехал и на выставку, стоит здесь, показывается. А про выставку могу сказать, по прошлому году мы очень довольны этой выставкой. Посетителей из Латвии очень много. Где-то 45-50% всего парка посетителей было из Латвии. Так что мы очень рады. Так что выставка дается о себе знать. Так что. Где находитесь? Вы находимся рядом с Клайпедой, Литве, 7 километров. Да. И наш телефон 370-685-11768. И интернет-веб-сайт есть? Интернет-сайт dinoparkas.lt. Baltūrā jūs esat pirmo reizi? Baltūrā mēs piedalāmies katru gadu, un šis jau ir kāds 5. pasākums pēc kārtas, kurā Sixt piedalās ar savu stendu. Jūs piedalāties katru reizi ar automašīnu un velosipēdu vai kaut kas ar vēl cits jums? Velosipēdi mums ir tikai otro gadu, bet automašīnas tas ir mūsu pamat bizness, un tas arī ir katru gadu un regulāri. Katru gadu izliekam kaut ko citu un jaunu, kas Latvijā ir parādījies. Kāda rezonanse no pagājušajiem gadiem piedaloties šai izstādē? Protams, mēs esam ieguvuši daudz jaunus klientus. Viņi nāk pie mums un iepazīstās, jo auto noma dažreiz liekas sveša, bet saņemot dažādas piedāvājumus no mums, tad arī cilvēki nāk, nomā, brauc uz ārzemēm, arī tur nomā. Pats galvenais, ar ko jūs atšķiraties no citām nomām? Šogad mēs esam palaiduši jaunu projektu elektrisko automašīnu nomu. Šādi mēs esam pirmie Latvijā no starptautiskiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar elektriskajām mašīnām. Ja es dzīvoju, pieņemsim, Daugavpilī, vai tur tāds jūs pakalpojums arī sniedzat Daugavpilī? Daugavpilī ar elektrisko mašīnu būs švakāk. Tātad elektriskā mašīna šobrīd ir vairāk paredzēta Rīgai, Jūrmalai, tālākai uz Siguldu, Ogri. Ja es, pieņemsim, vēlos kaut kur citur uzlādēt savu mašīnu, jo man beidzās elektrība, kā man rīkoties? Numur 1 skatāmies, vai nav kaut kāda publiskā uzlāde blakus, kas Latvijā un Rīgā jau ir tāda parādījušās. Ja tādas nav, tad, protams, no parastā elektriskā tīkla var uzlādēt automašīnu. Cik tālu es ar šādu mašīnu nobraukšu? Ikdienā tā ir aptuveni 130 km no vienas uzlādes reizes. Cik ilgi man būs jālādē savā galapunktā, vai atgriezties atpakaļ? Ātrās uzlādes, kuras ir pieejamas Rīgā šobrīd 2, tur var uzlādēties pusstundas laikā. Ja no mājas kontakta, tām jārēķinās ar 8 stundām. Jūs pārstāvat Latgali un jūs kas par vietas? Es pārstāvu konkrēti Preļu un Riebiņu novadus. Ko mēs varam tur darīt, izņemot ēšanu, muižu aplūkošanu? Jā, mēs runājam par Latgali kopumā, tad tā ir Zilo ezeru zeme. Jūs tur varat braukt laivot, mums ir atsevišķi laivu maršruti izstrādāti, mums var nomāt laivas, un var braukt pa visiem Latgales zilajiem ūdeņiem, gan pa ezeriem, gan pa upēm un jauki pavadīt laiku.
Bez tām Latgalē var nodarboties ar māla mākslu, jo Latgalē ir tieši konkrēti pat Preiļu un Riebiņu novads, tas ir Latgales keramikas šūpulis. No turienes nāk visi izcilākie Latgales keramiķi, un arī šīs tradīcijas tur vēl aizvien ir dzīves. Konkrēti Preiļos ir Polikarpa Čerņauska keramikas māja, kur jūs varat apmeklēt un apskatīties gan meistara veidotos darbus, gan arī to pašu procesu, kā tas viss norisinās, gan arī, ja jums tas iepatīkās, tad jūs paši varat iemēģināt roku šajā matā un izveidot, ja varbūt ne uzreiz vāzi vai krūzi, tad vismaz svilpaunieku sev salipināt. Kādu svilpaunieku? Svilpaunieku kaut vai šādu, gliemezīša formā, vai gailīša, vai zirdziņa. Un kādreiz, kad senos laikos bērniem nebija Bārbiju un Kenu, tad viņi rodeļājās tieši ar šādām te mantiņām, taisīja svilpītes un ar tām arī spēlējās. Tā kā arī mūsdienu bērniem, varbūt pēc visiem modernajiem gadžetiem, tas varētu būt ļoti interesanti. Bez tām Preiļos mūsu populārākais objekts ir miniatūrā Karaļvalsts jeb Leļļu galerija, kuru apmeklē gadā ap 50 000 cilvēku. Un tā ir vieta, kur ir iespējams pārģērbties par karaļiem, karalienēm, princesēm un pāžiem un dažādos interjeros izveidot ļoti jauku fotosesiju. Bez tam šajā vietā ir apskatāmā arī Leļļu galerija, jo tur saimnieko mākslniece Iļena Mihailova, kas veido autorlelles. Šī mākslniece jau ir ieguvusi vispasaules atpazīstamību, viņa brauc uz visām starptautiskajām leļļinieku izstādēm, līdz ar to ir ko skatīties arī Preiļos, jo tur tās lelles ir vairumā, viņas ir vairāk kā 400 apskatāmas, pie kam tur jūs ieraudzīsiet ļoti atpazīstamas pasaules personības, piemēram, Baraku Obamu, vai karalieni Elizabeti un princi Čārlzu, gan arī dažādas tur estrādes zvaigznes un citus politiķus, kas ir atveidoti leļļu formātā. Vai jūs pagājušajā gadā arī piedalījāties šajā izstādē? Mēs šajā izstādē piedalāmies jau ļoti, ļoti daudz gadus, 11 gadus jau. Principā... Kāda ir rezonance no viena gada uz nākušo gadu šai izstādē tieši? Ko jūs jūtat? Mēs jūtam, ka mēs esam sastrādājuši sev klientus, jo lai vai kā, tomēr krīzē bija nedaudz klientu kritums, apmeklētāju kritums, bet šobrīd tomēr no gada uz gadu paliek šo cilvēku aizvien vairāk. Protams, ka tie ir Latvijas ceļotāji, tie ir mūsu pašu cilvēki, kas nāk no Rīgas, no Liepājas, no Ventspils, bet viņi brauc uz Latgali un iepazīst arī šo it kā aizmirsto reģionu. Kā jūs zināt, ka tieši no Baltūra ir tas, kas jums pienes to klientu pienesumu? To mēs spriežam kaut vai pēc saviem objektiem. Viņi mums tomēr dod atgriezenisko saiti un pastāsta, kas par cilvēkiem pie viņiem brauc. Un tad paši klienti stāsta, ka viņi ir bijuši izstādē un viņi bieži vien nāk ar bukletiņu rokā. Un par cik mēs visvairāk šos bukletus izplatām tieši Baltūrā, mums tie aiziet 1000 eksemplāru, tad mēs uzskatām, ka tas ir tieši pateicoties Baltūram. Kontaktus ar Rīgas pašvaldības policijas turisma nodaļu. Ar ko mums varbūt iznāk sadarboties, lūgt palīdzību. Starp citu, es esmu izmantojis valsts policijas palīdzību, ne jūs nozaudētas pasas gadījumu ārzemniekam. Tas ir valsts policijas darbs. Man sauc Vitālijs, es vadu pašvaldības policijas turisma nodaļu. Kāda atšķirība starp policiju un turismu policiju? Atšķirība ir tikai tāda, ka specializācija un funkcija. Pamatā mēs esam tāpat kā regulārā policija, pildam tos pašus pienākumus. Specializācija ir turismas un turisma nozare. Bet tad, kad jūs atlasa vai jums kaut ko atsevišķi māca vai kaut kāds atsevišķs prasības kā no cits policijas vienības? Principā jau no sākotnēji izveidojot šo nodaļu, prasība bija spiediens uz svešvalodām, svešvalodu zināšanu. Pārsvarā kādas svešvalodas ir, ko turisma policija zina? Tās klasiskās angļu, vācu, franču. Tas atkarīgs no tā, kāda darbinieki strādā, cik viņi ilgi strādā nodaļā. Ja viņam ir tā zināšanas, viņi strādājuši ārzemēs, zina grieķu valodu, piemēram, vai itāļu ir, bet darbinieki, cik ilgi strādā, tur tas mainās. Pamatā ir angļu vācu pamatā.
Kā jūs rīkojaties, ja jūs saprotat, ka jūs nezināt to valodu, ar ko runā turists? Pirmais ir elementārās vajadzības noskaidrot, kāda ir problēma. Vienalga kā, strādā arī Google Translators. No turistiem, kas ir biežāk huligāni? Latvijas iedzīvotāji vai ārvalstu iedzīvotāji? Viennozīmīgi mūsu pašu vietējie. Tomēr ārzem turisti ir korektāki? Gan korektāki, gan attieksmi pret policiju, bet viņi arī ir cilvēki un var sadarīt visu to pašu kā mūsējie ārzemnieki. Kā ir tās leģendas, ka tur angļi brauc uz tām meitiņu pasākumiem? Noiet cetams, tā ir leģenda. Jā. Tā ir leģenda, jā? Jau šobrīd situācija tāda, ka vairs nav aktuāla. Jūs esat pašvaldības policija? Jā. Pašvaldības, jā. Un kur jūs varat atrast internetā un kā jūs varat sazvanīt? Internetā, YouTube'ā ierakstot vai Googlē Rīgas pašvaldības policija un parādīsies mājaslapa. Mēs tāpat esam Twitterī un Facebookā. Bet kā atšķiras, kā viņi atradīs tieši turismu policija? Turismu policija viņi tikai atradīs pie centra pārvaldes koordināciju. Un vienīgais, ko var meklēt, tas ir turismu informatīvais tālrunis, kas strādā diennakti, kur turisti var zvanīt. Tas ir 6718 1818. Un vēlreiz, es pats arī īsti nesapratu. Kāda ir tā atšķirība starp parasto policiju un turistu policiju? Kāda ir tā neatšķirība? Tikai nosaukums, jūs darat tieši tās pašas funkcijas, ko parastā policija? Paralēli tām pašām funkcijām, ko dara parastā policija, ir darbs turisma jomā. Ar turistiem strādāt, gan viņus sodīt, gan palīdzēt, sniegt informāciju, kas mūsu rīcībā priekš turistiem, strādāt ar uzņēmējiem, kas strādā turisma jomā. Vai automašīnām arī jums rakstīt turistu policija? Vairs nav. Kādreiz sākotnēji bija, vairs nav. Jo cilvēks tagad ieradies Rīgā, Rīgas vai no Daugavpils, viņš kaut ko nesaprot. Viņš tagad uz ielas skatās, kur atrodas turismu policija. Kā viņš to pamanīs? Viņš to tikai pamanīs tad, ja viņam ir vajadzīga policija. Es domāju, viņam vienalga, kas par policiju, valsts vai pašvaldības. Viņš redzēs policistu, viņš reiz klāt prasīs. Un tālāk noskaidrojot viņa vajadzības, būs vajadzīga turismu nodaļas tieši specializēta palīdzība, tiks izsaukti turismu nodaļas darbinieki. What kind is difference between tourist police or Riga police? Okay, the main difference between Riga tourism police between usual police is that when tourists will be in some, I don't know, for example, tourists will have any problem, then tourists can call to special tourism hotline number and have all the information in English. The best difference is that tourists can have support in English or either in Russian. And how tourists can find tourist police if he needs some help? Basically, tourists just can call to the 110, it's the basic police number, but they automatically will transfer the call to our tourism hotline number, and there our employees of municipal tourism police will give all the support in English.